Es esmu Kaspars Markševics, Latvijas Bērnu atbalsta fonda vadītājs, 2 meitu tēvs un arī Latvijas sabiedriskā medijā Latvijas Radio 2 ēterpersonība. Un, protams, šodien es gribu izstāstīt un padalīties, ko manā dzīvē ir nozīmējis kārtīgs, drošs un stabils pieaugušais. Ja mēs atgriežamies chronoloģiski, tad viens pieaugušais ir svarīgs katram bērnam. Un arī manā dzīvē, tad, kad es biju ģimenē un ģimenes bērns, tad, protams, ka tuvākā bija mamma, kura bija allaž blakus un vairāk vai mazāk savos tajos laikos, kad varēja būt mājās. Bet, ja mēs ejam tālāk soli, kad mani jau šķīra no ģimenes, tad, kad es nonācu bērnu dzīvē, un tur, kur ir daudz un dažādi salauztu ģimeņu stāsti un bērnu piedzīvotais, tad tur bija grūtības atrast uzreiz to vienu drošo piesaistes personu. Ir jāpēt laikam. Sākot studijas, man nebija kur dzīvoties īsti, un tad es nonācu tieši organizācijas paspārnē. Un, protams, es šos cilvēkus, kuri organizācijā bija, kas savu laiku bija kā Latvijas Bērnu Bāriņu fonds, šobrīd tas ir Latvijas Bērnu atbalsta fonds, kurā atrodamies arī mēs, kuru vadu šodien es. Un cik interesanti dzīvi izspēlēja, ka tas tā iznāca. Es nomācījos un nodzīvoju ofisā. Un nodzīvoju tur viens, kur pa dienu cilvēki strādāja, naktis pavadīja tur vienatnē, un tā bija mana drošākā vide. Un tā es saugu tur ar drošiem pieaugušajiem, kuri savu laiku šo organizāciju izveidoja, kuriem es esmu pateicīgs par to, ka viņi atvēra durvis un sacīja, ka, hei, draugs, dzīvo šeit, te taču ir labi, vai ne? Un tā tas arī bija. Un man kaut kā šķita, ka cik labi, ka es varu būt tāds trešais tēva dēls arī tajā ģimenē un ķert visu to, ko es priekš sevis uzskatu par vērtīgu. Un tā lielākā man dzīves vērtība un atziņa, ko es varu sacīt milzu paldies gan Jurim, gan Sandrai. Juris mums jau ir uz mākoņu malas, bet Sandra dzīvo Anglijā laimīgu dzīvi, un tur arī dēli abi ir iedzīvojušies un laimīgi savās ģimenēs. Pats svarīgākais tas, ko es gaidīju, lai pieaugušais mani sadzird un tic to, ko es saku. Augot sistēmā, bieži vien nevari sadzirdēt to, ko tev bērni visi stāst un kliedz un runā. Un bieži vien nāks, tā teikt, būt tādā vientulībā. Un tu it kā saki, bet tev tāpat nedzird un īsti nepieļauj tās tavas vēlmes, ko tu vēlies. Kaut vai atgriezīsimies tajā, es ļoti gribēju klavierus spēlēt. Vai mani kāds dzirdēja? Nē. Arī es dzīvē esmu saskāries ar to, ka man ir nācies stāstīt vai savu piedzīvoto, pārdzīvoto, bet daudzos gadījumos es neesmu bijis sadzirdēts. Un tad es sāku eksperimentēt, sāku būt atšķirīgs no citiem un sāku būt ātrāks, sarežģītāks bērns ar dažādiem izaicinājumiem. Jo tieši tad mani pamanīja, jā, es biju agresīvs, jā, es biju nesavaldīgs, jā, es biju hiperaktīvs. Es izeksperimentēju pilnīgi visu, sākot ar aizliegtām lietām, sākot ar robežu pārbaudīšanu. Un tad, kad es saņēmu savu atbalstu no savu pieaugušā, tad es sapratu, ka es beidzot esmu sadzirdēts. Tad, kad es noticēju, ka es varu uzticēties tev kā pieaugušam, tad es sapratu, ka tā ir tāda drošākā sajūta, ka tevi kāds sadzird, tevi kāds uzklausa, un tu kādam vari to savu ikdienu vai notikumus izstāstīt. Vienam bērnam viens drošs pieaugušais ir zelta vērtība. Nav jābūt abiem bioloģiskajiem vecākiem blakus dienu no dienas, lai tu saņemtu to savu stabilo, uzticamo pieaugušo, kuram tu tiešām uzticies. Mani pilnveidoja tiešām tā ticība, ka es esmu derīgs un noderīgs. Gan mākslā, gan ikdienā. Un tad, kad tu no droša pieaugušā vai no jebkura pieaugušā saņem atzinību, tad tu saproti, ka es esmu uz pareizā ceļa. Šī ģimene no organizācijas, kura vienmēr mani motivēja,
nekad nepadoties. Lai cik grūti kādreiz nācās sasisties vai negribīgi doties uz darbu vai uz skolu, kas mani šajā pasaulē ir sagrāvis vai licis ļoti, ļoti daudz domāt un pārdomāt, un iespējams ar dažādām rētām cīnos vēl šodien, ka tad, kad tu kā bērns uzticies un uztici savu vērtīgāko tam pieaugušajam, un viņš te, ka tevi sadzird un jūs ilgstoši esat uz viena viļņa, un tad pēkšņi kaut kas mainās, pieaugušā uzvedība var likt vilties ļoti bērnos. Ja es ko solu, tad es to cenšos izdarīt un daru pēc labākās sirdsapziņas. Es atceros, ka es savā 8. klasē 2 nedēļas pirms brauciena bija ļoti bēdīgā situācijā, man bija 8 nesekmīgas atzīmes. Un tās vajadzēja izlabot 2 nedēļu laikā. Es to izdarīju mazliet ātrāk. Un pieaugušā pasaule nenoticēja mani, un mani atstāja aiz borta. Un tad gan es parādīju, kas es īsti esmu. Latvijas Bērnu atbalsta fondu es uzņēmos vadīt, jo tāds bija dzīves izaicinājums. Es, kurš uzaugu kopā ar šo organizāciju, kurš bērnu nama laikā saņēma šīs organizācijas atbalstu un pieaugušu cilvēku labus ieteikumus un tiešām tādus labus uzslavus, es sapratu, ka es drīkstu riskēt. Ar biežākām problēmām, ar kurām saskarās bērni, ir vientulība. Tā ir atbilde visam. Un vecāki, es gribu jums sacīt, pamaniet laikus sava bērna nomākto prātu vai pretēji agresīvo uzvedību, jo tajā slēpjas daudz atbilžu. Ir svarīgi sadzirdēt savu bērnu, pamanīt, ka viņā ir izmaiņas. Tā agresivitāte, jeb tās aktīvās izpausmes, tās liecina par iekšējā pasaules nesakārtotību. Pajautājiet sev, cik daudz laika savā ikdienā jūs veltat savam bērnam. Un tad jūs dabūsiet daudz atbilžu. Vai jūs esat klātsoši pie viņa attīstības, izaugsmas un vispārējā. Laika pavadīšana kopā kvalitatīvi ar bērnu nenozīmē sēdēt pie televizora pults un bakstīt ekrānu un lūkoties, ko mums rāda atkal jaunākajās ziņās. Kvalitatīvi pavadīt laiku ar bērnu ir darīt bērna vajadzīgās tēmas un lietas. Ja bērns vēlas rotaļāties vai zīmēt, tad jums arī ir jāiet un jāzīmē un jārotaļājas ar bērnu. Tieši tikai tad šis mazais cilvēciņš ir sasaistē ar jums kā ar pieaugušo un dzird un spēj uzticēties, jo tieši tajā brīdī tā uzticība un mīlestība vienam pret otru arī rodas. Šādi brīži, kad mēs varam tā mierīgi apsēsties un padomāt par dzīvi un aprunāties, tas ir vērtīgi. Un to es iesaku ikvienam, ikvienā ģimenē. Kaut vai brīnišķīgā sestdienas pievakarē vai svētdienā izstaigāties vai vienkārši piesēst un aprunāties ar saviem bērniem, to jūs nenožēlosiet. Es mēģinu laiku kopā pavadīt, kurš nav mazsvarīgs, un vismaz pētījumi liecina par to, ka drošas un stabilas 15 minūtes diennaktī katrai no meitām man būtu jāspēj sniegt. Kopā pavadītais laiks ir pats svarīgākais. Mēs darām visu, lai mēs vairāk vai mazāk dotos kopā ceļojumos, lai mēs pavadītu laiku tikai un vienīgi nedalām ģimeniskā vidē. Ja kādreiz nākas domāt, ko mēs varētu šodien darīt, visforšākais ir ļaujiet izvēlēties bērnam, ko darīt. Viņš jums izstāstīs, ko viņš vēlas. Braukt ar riteni, skriet vai vienkārši pastaigāties. Tas, kas ir mūsu uzdevums kā vecākiem, iedot bērnam to drošā patvērumu vietas sajūtu. Jau kas ar tevi dzīvē notiks, jau kādas lēmumus tu izdarīsi, tu vienmēr esi gaidīta šeit un tagad mūsu ģimenē.